Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. 1. Sākam ar Thermomix TEM31 atslēgšanu no elektrības. Pirms darba uzsākšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas avota. Tas nodrošinās drošību, strādājot ar elektriskām ierīcēm. 2. Pievēršam uzmanību Thermomix TEM31 korpusa apakšai. Lai piekļūtu potenciometram un asmenim, ir jānoņem korpusa apakšējā daļa. Izmantojiet atbilstošu skrūvgriezi, lai atskrūvētu visus piercingus, kas tur to nostiprinājuši. 3. Kad apakšējā daļa ir noņemta, uzmanīgi noņemiet veco potenciometru. Tam jābūt pieslēgtam ar kabeļiem, tāpēc uzmanīgi atvienojiet tos. Atcerieties, kur katrs kabelis bija pieslēgts, jo tas būs svarīgi uzstādīšanas laikā. 4. Tagad ir laiks uzstādīt jauno potenciometru. Pievienojiet kabeļus atpakaļ jaunajam potenciometram, pārliecinoties, ka tie ir pareizi savienoti. Pārliecinieties, ka potenciometrs ir stingri nostiprināts savā vietā. 5. Nākamais solis ir asmeņa nomaiņa. Atrodiet veco asmeni un uzmanīgi to noņemiet. Pārliecinieties, ka izmantojat drošības līdzekļus, lai neaizsargātu savas rokas, jo asmeņi var būt ļoti asumi. 6. Jaunais asmens jāuzstāda tādā pašā veidā, kā tika noņemts vecais. Pārliecinieties, ka tas ir pareizi nostiprināts un nav vaļīgs, jo tas var ietekmēt ierīces darbību. 7. Pēc visu komponentu nomaiņas, uzmanīgi atgrieziet korpusa apakšējo daļu, pieskrūvējot to atpakaļ. Pārliecinieties, ka visi skrūves ir stingri nostiprināti, lai novērstu jebkādas vibrācijas vai troksni. 8. Pēc tam, kad viss ir salikts atpakaļ, pieslēdziet Thermomix TEM31 atpakaļ pie strāvas avota un veiciet diagnostiku. Ieslēdziet ierīci un pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi. Ja viss ir kārtībā, jūs esat veiksmīgi nomainījis potenciometru un asmeni. 9. Ja jums rodas šaubas par jūsu paveikto darbu, ir pieejams bezmaksas diagnostikas pakalpojums. Jūs varat piezvanīt uz mūsu servisa centru, un mēs sniegsim jums nepieciešamo atbalstu. 10. Turklāt, ja vēlaties, varat pasūtīt saņemšanu pie durvīm, lai mūsu tehniskais speciālists varētu paņemt jūsu Thermomix TEM31 un veikt remontu jūsu vietā. Mēs piedāvājam arī pakalpojumus pirms remonta, lai nodrošinātu, ka jūsu ierīce atgriežas pie jums pilnīgā kārtībā. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.